Esiet sveicināti klausītāji Latvijas Kultūras akadēmijas podkāstā LKA runā, kur vadību uz pāris epizodēm esam pārņēmuši mēs, drāmas un teksta studiju studenti. Un šajā skaistajā un siltajā dienā mēs, 3 studentes, Katrīna, Alise un es, Mare, saka čau! Čau! Mēs centīsimies ieviest lielāku skaidrību tajā, kas tad ir dialogs, ko mēs darām ar dialogu, kā mēs to veidojam, izmantojam un tā tālāk, jo, kā jau mēs zinām, dialogs tomēr ir viena no tām pamat sastāvdaļām dramaturģijā. Un kaut kā kopīgi mēs vienojāmies, ka šī epizode sauksies Tu saki? Es saku! Un varbūt sāksim ar tādu jautājumu, kā jums iet? Šodien tiešām ļoti skaista diena, un līdz ar to arī tas noskaņojums ir atpakaļ. Stāsti, kā tev iet, Katrīna? Man iet super, man drausmīgi patīk šādas lietas darīt, stāstīt citiem, ko mēs zinām un nodot zināšanas tālāk. Man šķiet tas tik vērtīgi, ja tu nezini, kas ir dramaturģija, kas ir dialogs, kas ir vispār kaut kas, un tad esam mēs, kurus tev to pastāst, tas tik fantastiski, tik brīnišķīgi, un es ceru, ka jūs visi klausties uz skaļāko savās austiņās, tā ka jums nāk paziņojums, ka jūs klausties pārāk skaļi. Tieši tā, man liekas, ir vērtīgi piebilst to, ka šī tomēr ir mūsu pirmā podkāsta pieredze, kur mēs kaut ko stāstam un runājam pie mikrofoniem. Un jā, par to dialogu. Meitenes, ko jūs vispār saprotat ar dialogu? Kas jums ir dialogs? Saruna. Jā, viss vienkāršāk to var izskaidrot kā sarunu. Un tā var, protams, būt pozitīvām emocijām bagāta, tā var būt kaut kāda netik patīkama saruna ar svešiem cilvēkiem, ar pazīstamiem cilvēkiem. Un tas ir veids, kā mēs atklājam savu redzējumu, savu viedokli, izpaužam sevi, jā, un bieži vien ne tikai vārdi ir tie, kas veido dialogu, bet it sevišķi, ja cilvēks ir pazīstams, piemēram, mēs citreiz ar draudzeni arī var vienkārši saskatīties, un jau tajā skatienā mēs jau apmainamies ar informāciju, un arī tādā veidā var notikt dialogs. Jā, tā jau ir, ka dialogs patiesībā ir tas, kā mēs ikdienā viens ar otru sazinamies. Tā kā tu saki, un ikdienā jau mēs šo sarunu veidojam starp 2 vai starp vairākiem cilvēkiem, un dialogā jau ir tā burvība, ka tas nav iepriekš plānots vai izdomāts. Reizē mēs varam, ja kādai nopietnai sarunai gatavojamies, izdomāt, ko mēs tur runājam, un vārds vārdā arī beigās to pastāstīt, bet principā jau arī, piemēram, lasītājam, lasot vai skatoties teātru vai filmu, nebūtu skatītājiem jābūt tā sajūta, ka tas ir kaut kas iepriekš izdomāts un iepriekš uzrakstīts. Bet, ikdienā pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, mēs jau varam arī sarunāties neesot fiziski vienā telpā, un mēs varam sarunāties kaut vai caur izziņām vai caur ēpastu, vai arī rakstīt savam vēstuļu draugam vēstules un sūtīt ar pasta baložiem. Bet dialogā tātad principā mēs pamīšus sarunājamies viens ar otru, uzklausām viens otru teikto, un ideālā variantā arī ļaujam viens otram izteikties. Un tas tātad ir par dialogu ikdienā, par ko Marks Tvēns ir teicis par to, ka mutvārdu runa tā ir viena lieta, bet pierakstīta runa ir pavisam kas cits. Un tiklīdz šī runa tiek nodrukāta, tā pārstāja būt tas, ko jūs dzirdējāt. Tajā pazūd pats galvenais. Pazūd tās dvēseli, un jums paliek tikai nedzīva čaula. Sejas izteiksme, tonis, smaids, smiekli, paskaidrojošā intonācija, viss, kas deva šai čaulai siltumu, maigumu un burvīgumu, padarot to patīkamu vai vismaz ciešamu. Tas viss zūd un paliek tikai bāls, sastindzis, pretīgs līķis. Jā, es nezinu, vai es šim citātam konkrēti varbūt varu piekrist, jo man liekas, ka mūsu, piemēram, kā dramaturgu uzdevums jau ir dot šo dzīvīgumu
tam tekstam, un tas jau parāda tavu meistarību tikai, ja tu šo dzīvīgumu piedod tam dialogam. Jā, es domāju, šajā gadījumā tas citāts ir domāts viņu iekļaut kaut kādā noteiktā kontekstā. Man nešķiet, ka šajā gadījumā autors ir tiešām pateicis, ka drukāta runa nekam nedara, ir vienkārši speciāli paņēmieni, kurus vajadzētu izmantot, lai atdzīvinātu šo runu. Jo tātad, jā, viņa tiklīdz mēs neredzam, jā, to sejas izteiksmi vai žestus, kaut kāda jēga pazūd, taču to var atgriezt, teiksim, ja prozā autors pieraksta klāt piebildēs, izskaidro šo te raksturu noskaņojumu, viņu varbūt arī iekšējās pārdomas, kas dzīvē nemaz mums nebūtu ieraugāmas, uzzināmas, un tādā veidā mēs daudz labāk arī iztēlamies visu to sarunu. Jā, un šādā te veidā mēs arī aizvirzamies pie nākamā dialoga veida, kas ir dialogs prozas tekstā, jeb romānā arī visizplatītāk, kur, jā, pārsvarā mēs atrodamies viena autora apziņas lokā, mēs lasām stāstījumu, ko viņš ir veidojis par apkārtējo pasauli, par šo te vidi, kur notiek darbība, tēlojumu, un tas arī parasti sastāda to lielāko daļu no romāna teksta, taču parādās arī dialogi, un tur tad mums ir iespēja arī ieraudzīt notiekošo no citādāk skatu punkta, jo šie te varoņi beidzot pauž savas domas, savus pārdzīvojumus, savu kaut kādu dzīves pasaules skatījumu, bet, kā jau Māra minēja, tātad dzīvā runa pazaudē savu jēgu, ja viņa tiek tiešā veidā fiksēta uz papīra. Tādēļ arī šis te runas atveidojums ir sarežģīts uzdevums, un autoram veidojot dialogu vajadzētu sniegt nepieciešamās ziņas piebildēs, kā piemēram apstākļus, kuros notiek saruna, runātāju noskaņojumu, nolūkus, tāpat arī analizēt un vērtēt un skaidrot notiekošo, jā, jo to arī nereti mēs varam pamanīt, ka autors vai nu viņš pats empatizē ar kādu no varoņiem, vai tieši varbūt nosoda, tieši vai netieši. Tāpat arī vajadzētu tēlojumā parādīties tam, kā mainās apstākļi un kā mainās cilvēki, lai arī mēs tam visam sekojam līdzi. Vai ir diena, vai ir nakts, kādi ir laikapstākļi, kas parādās ainā, kas aiziet projām, lai tiešām mēs to visu varam iztēloties. Jo proza pat par sevi ir domāta vairāk lasīšanai vienatnē, nevis skaļai deklamēšanai vai uzvešanai uz skatuves. Tāpēc, jā, tur tas svarīgākais nosacījums ir, lai visu būtu iespējams iztēloties. Ja, teiksim, dramaturģijā dialogs, principā, veido visu struktūru. Tur parādās darbība, tur parādās saspīlējumi. Jā, tas ir tas galvenais veidojošais faktors drāmā. Tad prozā dialogs vairāk ir tāda svarīgāko sadursmju vieta, kur izšķiras varoņu likteņi, un tā parasti ir ļoti mērķtiecīgi ielikta saruna, jo jā, piemēram, tādu dabas tēlojumu to visu pastāsta autors, tur nav nepieciešamība šiem te varoņiem izstāstīt visu par savu dzīvi, savu pagātni, par to, kas notiek, kā viņi izskatās, to visu var izdarīt autors. Bet vēl, ko vajadzētu šim te rakstniekam, autoram, ņemt vērā ir nevis varoņus padarīt par tādiem savu ideju ruporiem, bet tiešām iedot viņiem katram gan savas īpašības, vizuālās īpašības, kaut kādus runas veidu, tāpat arī to jau pieminēto patstāvīgo pasaules skatījumu, lai šie tēli tiešām ir daudzdimensionāli un pēc iespējas realistiskāki, un lai lasītājiem arī būtu iespēja just viņiem līdzi. Un kaut kā apkopojot šo visu īsumā, prozas dialoga funkcijas ir attīstīt un izvērst darbību,
veidot varoņu psiholoģisko raksturojumu, radīt emocionālo noskaņu un arī papildināt tēlojumu, ja tas nepieciešams, vai arī tāpat tās notikuma izklāstu, kas viņiem, protams, nav jādara, bet tikpat labi kāds no varoņiem, ja tas iedarās sarunā, var ieminēties par to, kāda ir tapešu raksti istabā, kur viņi atrodas, vai kāds ir matu garums viņa sarunbiedram, vai kaut ko tādu. Tā kā tas viss ir iespējams. Tad, kā tādu piemēru, es aši nolasīšu mazu fragmentiņu no Džeinas Ostinas romāna Prāts un jūtas, ko varbūt daudzi jau ir lasījuši, tā ir tāda labi zināma klasika. Lūdzu, pasteidzieties, ser, Eleonora nepacietīgi ieminējās. Lieka brīva laika man nav. Vilobijs turpināja sēdēt, dziļās pārdomās iegrimis, it kā nebūtu dzirdējis Eleonoras vārdus. Vai jūsu māsai vairs briesmas nedraud? Vilobijs pēc mirkļa piepeši noprasīja. Tā teica kalpotājs. Lai slavēts Dievs, bet vai tā ir taisnība? Eleonora nespēja parunāt. Vilobijs atkārtoja jautājumu, jau nepacietīgāk. Dieva dēļ, sakiet, viņai vēl draud briesmas vai arī ne? Mēs ceram, ka vairs ne. Viņš piecēlās un pārgāja pāri istabai. Ja es to būtu zinājis pirms pusstundas, taču, ja jau esmu šeit, Vilobijs samocītā možumā piemetināja un atgriezās savā vietā. Bet kāda starpība? Papriecāsimies, Miss Dešvuda. Pilnīgi iespējams, ka pēdējo reizi esmu īstajā garstāvoklī, lai līksmotos. Sakiet godīgi, viņa vaigi tumši piesarka. Par ko jūs mani uzskatāt? Par nelieti vai muļķi? Jā, tas arī viss. Skaisti. Ļoti skaisti, Alise. Paldies. Nu, Katrīna, pastāsti mums lūdzu par dialogiem. Jā. Drāmā. Drāmā. Nu, ne tikai drāmā, bet vispār, lai veidotu dialogu, ir svarīgi zināt, kas runās, kāpēc runās, par ko runās, kur runās un kad runās. Tas, ja tu to raksti, tas nevar notikt tāpat vien. Īpaši lugā raksturam ir jāatklāj izrādes laikā, Lūgas laikā viņam ir jāatklāj sava biogrāfija, vēsture, situācija, kas notiek ārpus skatuves, lai saprastu rakstura rīcības motivāciju. Un arī caur darbībām ir ļoti būtiski atklāt rakstura sapni. Tas ir, manuprāt, sarežģītākais dialoga veids, ko rakstīt no tā, ko mēs jums tikko piedāvājām uzzināt. Jo tev kā dramaturgam, tev ir ne tikai jārisina notikumu gaita, bet tev ir arī jāizvērš iekšējais konflikts, ārējais konflikts. Un tam ir jānotiek šeit un tagad, jo citādāk, kāpēc tu par to raksti, kāpēc tu vēlies to izstāstīt, un ļoti svarīga arī ir darbība, jo dramaturģiskā tekstā tu nevari remarkās rakstīt, šobrīd varonis jūtas tā. Tev ir jāpasaka tieši konkrēti, kas notiek. Tu nevari domāt par, tev ir jādomā par jūtām, bet tu nevari to rakstīt lugā, tev tas ir jāparāda caur vārdiem, caur darbībām. Un, jā, manuprāt, tas ir tāpēc grūtākais dialoga veids, kā jums šķiet, meitenes. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Tas, kas man aizķērās no Alises sacītā, ka prozā autors biežāk izteikt savu empātiju pret kādu varoni. Turpretī man liekas, ka Lugas autoram viņam ir jābūt objektīvam pret situāciju, jo lasītājs uzreiz, man liekas, sapratīs, kaut kas te nav tīrs, jo tad tu nedod tam lasītājam, skatītājam šo iespēju pašam vairāk kaut kā saprast, kam tu jūti līdzi, ar ko tu sevi asociē, un tādā garā. Jā, noteikti. Dramaturģijā ir svarīgi, ka autors ļauj skatītājiem pašiem domāt līdzi,
vērtē to, ko viņi redz uz skatuves, jo jā, tas būtiskākais ir, ka próza, tur tiešām ir vienkārši uzrakstīts teksts, kas ir domāts palikt uzrakstīts un domāts lasīšanai, bet dramaturģijā mēs tomēr veidojam tādu kā instrukciju tālāk režisoriem, kur viņi to uzliek uz skatuves, padara vizuālu, un tad arī jau tur parādās aktieru darbā parādās arī gan tās emocijas, gan tie žesti, tā kā tā saruna neizbēgami kļūst tik un tā dzīvāka nekā prozā. Jā, tāpēc man liekas, tas ir sarežģīts darbs dramaturgam ielikt kaut kādu paralēlo darbību tajā blakus tekstā, remarkās. Jā, no vienas puses, ja tas dramaturgs viņš, piemēram, nepiedalās izrādes veidošanā, tas teksts iespējams, ka tas neaiziet tik tālu līdz tam režisoram, līdz tam aktierim, kad tā pierakstītā runa kļūst nedzīvāka, un tu viņu nevar atdzīvināt. Tāpēc ir, man liekas, svarīgi veidot visu to darbu, kaut kādu visu krakšķu brūku, ka dramaturgam ir svarīgi piedalīties un arī palīdzēt atdzīvināt. Teātris tas ir būtībā komandas darbs. Tur ir katrs var interpretēt tādējādi sniedzot vēl kaut kādu pievienoto vērtību un tad tas viss kopā jātiek nodot skatītājiem un dzimst tā burvība. Tieši tā. Drausmīgi skaisti. Tas notiek, tiešām nevar sagaidīt. Nākotnē. Jā, tātad dialogs. Dialogs ir Lugas dramaturģijas pamatvērtība, pamatsastāvdaļa, un mēs tā kā tomēr mācamies drāmas un tekstu studijās, un tomēr arī pašus kaut ko rakstam un veidojam. Tāpēc jautājums, kā jums, kā arī man veicās ar dialogu veidošanu? Tad, kad es rakstu dialogus, es ņemu kā piemērus cilvēkus, kurus es zinu. Tos raksturus balstu uz viņiem, un tā man ir vieglāk veidot dialogus, jo es jau zinu, ko tas cilvēks varētu pateikt, vai es ielieku kaut ko tādu, ko tas cilvēks jau ir pateicis. Un tas arī nav tāpēc, kad es vienkārši paņemu šo cilvēku kā raksturu, jo nav ko ņemt. Nē, man šķiet, tas ir tik interesanti, ka es varu paņemt tieši šo cilvēku un es varu par viņu pastāstīt. Tā kā papildus vērtības. Jā, uzreiz, jā, man tā ir. Jā, man arī laikam vairāk saista ņemt reālus dzīves piemērus un mēģināt viņus ielikt lugā, jo, kaut kā vienkārši ir bail, ka varētu izklausīties nereāli, ja es mēģinātu fantazēt un kaut ko izdomāt pati. Tad, jā, ir bailīgi citreiz pilnīgi ņemt un fantazēt ne no kā. Tomēr forši pieturēties pie kaut kāda impulsa, kas nācis no reālās dzīves. Tas var būt kaut kas noklausīts, teiksim, sabiedriskajā transportā, vai arī tie var būt tiešām cilvēki, pazīstami cilvēki, ar kuriem ir kontakts dienā, un tad arī daudz labāk var uzķert viņu kaut kādas runas īpatnības, kaut kādas frāzes, ko viņi izmanto, kas arī ļauj tos raksturus veidot daudz dzīvīgākus. Jā, kaut kā tā. Jā, līdz ar to arī, ja tu ņem reālus cilvēkus, kā piemērs, tev tas teksts ir arī organiskāks. Tev nav, ka tev šķiet, ko es tur uzrakstu kaut kādas muļķības, es tā nerunāju. Jā. Kā tu minēji. Kā es jau kaut kad pirms tam minēju, ka man bieži vien ir bažas par saviem dialogiem, ka cilvēki tā dzīvē nerunā. Tad, kad mēs runājam, mums jau nav, mums tagad ir dialogs, mums tagad ir jārunā. Mums obligāti ir jāpasaka. Mūsu vēsturi, mūsu sapnis. Mūsu sapnis, mūsu viss. Jo tāpēc tas dialogs ir tik komplicēts, ka tev ir doti tie lielumi, kas tev ir jāieliek iekšā tajā dialogā, kas uzreiz visu, viņš
nemanot, rakstot var palikt drausmīgs ķīselis. Un tā, ka tu jūti, ka ir baigi kaut kāds saspīlēts, tāds saspringts, tāds neorganisks, ka tu lasi un tu pat izrunā skaļi to dialogu un saproti, kaut kā vispār neguļ uz tajā mutē, tajā mēlā. Jā, tāpēc tas vēl jau vairāk pierāda to, cik patiesībā lūgu veidošana ir sarežģīta. Tā nav tikai tāda papļāpāšana, tur paspēlēšanās. Lai gan no otras puses arī tas var būt vērtīgi. Ja, teiksim, ir kaut kāds strupceļš rakstīšanas procesā, ja nezinu, kā risināt to situāciju tālāk, citreiz nodar tiešām vai pašam mēģināt uz brīdi atslēgties no tiem ierobežojumiem un tiešām paspēlēties, veidot galvā to situāciju vai mēģināt skaļi pašam runāt, saprast, vai izklausās labi vai nē. Tāpat tās var paaicināt arī tos draugus vai citus kursa biedrus, lai kopā izrunātu lomās, un tas arī ļauj saprast, ko varbūt vajadzētu pielabot, vai tas izklausās dabīgi. Vai izklausās dabīgi, jā. Un citreiz tas pat var būt cilvēks pilnīgi no malas nesaistīts ar lūgu rakstīšanu vai vispār teātri, kurš daudz labāk arī var pateikt, klausies, kaut kas nav kārtībā. Skatītājs parastais arī var pateikt, viņam tas strādā, vai kaut ko tomēr vajadzētu uzlabot, jo bieži vien mēs esam tik ļoti iegrimuši tajā procesā un sauguši jau ar tiem varoņiem, ka mēs neko arī negribam tur dzēst, varbūt ārā viss liek šausmīgi svarīgi, un mēs nespējam vairs tā kā attiet no malas un redzēt tik skaidri, ko vajadzētu savādāk. Tā ir. Viegli nav. bet ko jūs darat tādā tupika situācijā? Kad viss, es vairs nezinu, kā tālāk veidot to dialogu. Es domāju, tas arī ir tas. Kad tu vienkārši apstājies, kad tu mēģini savādāk kaut kā atbrīvoties, ne tik daudz domāt par to kā uzdevumu, bet tiešām mēģināt atgriezt tādu prieku, tādu spēles elementu, jā. Un runājot par šitādiem tupikiem, mums nav ieslēdzies tupiks, jo mēs esam no iepriekšējo epizožu runātājiem paņēmuši viņu izveidotos raksturus. Nosakām. Mēs nozagām Svetlanu un Leldi. Svetlana un Leldi ir mūsu varā. Un mēs uzrakstījām tekstu, lai mēs jums parādītu... Dialogu, mēs rakstījām dialogu. Dialogu tekstā. Teksta dialogā. Mēs uzrakstījām, lai mēs jums varam parādīt, ko mēs rakstam, kā mēs rakstam, un pateikt arī šo skaļi, lai mēs saprotam, kā tas izklausās. Un tad jūs arī varat rakstīt komentāros, vai jums strādā, vai jums nestrādā. Jā, bet, protams, ka šis vairāk būs tāds ātrais variants, pa daļai improvizēts, pa daļai pierakstīts, to arī nevajag varbūt visu ņemt šausmīgi nopietni. Nevajag. Bet, jā, nevajag. Tas vienkārši tikai studentiņi, jā. Kā apmēram tas top tāda kā skice, ka var, tā teikt, parādīt, ka jā, ir varbūt tas sarežģīts uzdevums, tāpat laikā nevajag baidīties mēģināt un nevajag baidīties vienkārši ņemt un rakstīt, un tad jau ar laiku tas gan jau aizies un atdzīvosies tie tēli. Jā, tātad mūsu Svetlana būs... Es, Katrīna. Tu, Katrīna. Un Lelde. Tad es būšu Lelde. Jā, Svetlana pastāst par sevi. Es Svetlana, man ap 70. Es nāku no tādas interesantas ģimenes. Man māte bija banķiera un tēvs apsargs. Viņi iepazinās bankā. Super. Man nodarbošanās jaunībā bija, es strādāju par grāmatvedi, bet šobrīd vienīgos ienākumus sastāda pensijā un ātrie kredīti. Un mans sapnis ir tikt uztvertai nopietni.
Es, Svetlana, vairākas reizes nedēļā iegriežos bodītēs, kafejnīcās, lūdzu uzlādēt telefonu, un tur es stāstu visiem apkārtējiem pārdevējiem dažādas sazvērstības teorijas, bet es nekad neko nenopērku. Un savā neprasmē ar mobilajiem jaunajām tehnoloģijām es vainoju hakerus, un tā ir, ka visi ir sazvērējušies pret mani. Ļoti labi. Jā, es savukārt esmu Lelde. Man ir 25 gadi. Mana mamma ir bijusi skolotāja, un tētis ir ārsts. Es arī esmu gājis mammas pēdās, strādāju par skolotāju, mācu pamatskolai angļu valodu. Darbs man patīk, bet ar jauniešiem strādāt nav viegli. Un mans sapnis laikam ir izglābt pasauli. Tas varbūt izklausās tā ļoti plaši un cēli, bet tiešām tur visur apakšā ir tāda nesautība tomēr. Jā, jo... kā arī man draugi man raksturot, vispār es pati sevi arī raksturot, es esmu iejūtīga, tomēr labsirdīga. Tomēr skolēni to mēdz izmantot tā negatīvā veidā. Viņi nepieklājīgi uzvedās, un citreiz arī man nāks raudāt, jo es neesmu pieradusi saskarties ar tādu necieņu, un es nezinu, ko es īsti esmu viņiem izdarījusi, kāpēc viņi tā pret mani izturās. Viņi vienkārši zina, ka es nespēju kliegt, es nespēju pacelt balsi pret viņiem, es nevaru būt tāda skarbā. Bet, mana sirdslieta tiešām ir šie te bērni Āfrikā, pie kuriem es arī esmu vairāk kārt viesojusies un mācījusi viņus, jo tur es tiešām redzu, ka bērni grib mācīties, un viņiem ir tā vēlme zināt par to, kas notiek apkārt, un es vispār plānoju arī doties atpakaļ. Pēcpusdiena Mārtiņa Beķerei, kafejnīca pustukša. Beķerejā pie loga sēž Svetlana, kura it kā lādē telefonu un ik pa laikam uzkož ievārījumu maizīt. Varbūt arī nekož. Mums te paralēli kaut kāds ASMR notiek. No Svetlanas telefona bieži iznāk skaņas mūzikas fragmentiņi, it kā viņi skatītos TikToku. Aiz loga stāv Lelde, kur pīpē veipu. Svetlana paskatās uz Leldi, uzsit viņai un rāda no. Svetlana pasmaida un ieiet Beķerejā. Pirms viņa paspējusi pasūtīt, pie Leldes pienāk Svetlana. Jums, kā jaunai meitenei, šitos draņķus pīpēt nevajadzētu. Es jūs, jaunā meitene, jau vairākas reizes esmu pamanījusi, ka jūs pīpējat tos no lādētos, labāk tā cigaretes, jā, vismaz. Bet, vispār sievietēm pīpēt nepiestāv. Kundze, es jums noteikti piekrītu, tomēr labāk pīpēt šeit nav nikotīna. Kāda jēga no smēķi nekā nav? Es jaunībā tik eleganti, ja, tepat. Dailes teātrī, kad vēl bija grāmatvede, rēķināja algas un tādā porcelāna pīpes turētājā, kur man 70. uz Brīvības ielas teātra atvēršana atved mans mīļākais aktieris no Maskavas, kuru drīz pēc tam čekisti. Lelde neklausās Svetlanā. Viņa iet pie kases nopirkt bulciņu un kafiju. Tikmēr Svetlanai izlādējas telefons. Viņa to pamana un pieiet pie Leldes. Jaunā meitene, vai jums kauna nav? Kā lūdzu? Jūs ar saviem kūpošajiem auglīgi aromatizētiem flomesteru dūmiem rādu sev izlādējušos telefonu. Izslēdzāt man telefonu. Kundze, tā nebiju es. Varbūt jūsu telefons vienkārši ir izlādējies. Nē, nekādā gadījumā, redziet, tas ir iesprausts. Pacēl telefonu, tam karājās vats. Es telefonā parasti skatos valsts ziņas, jāmīļus, kaķīšus, bet man arī parādās no Amerikas informācija, ka Černobiļas radiācija aktivizējas ar šitiem. Vai prāts, man šādām muļķībām nav laika. Protams, ka nav. Kurš gan kundzēm gados palīdzēs, vai ne? Pasaulē jau visvarīgākas lietas nekā mana pensija vai iečipētais 5G vakcīnās. Nē, visiem jau jāpalīdz bērniem Āfrikā un maziem kucēniem. Globālās lietas nevienu jau vairs neinteresē. Vai ziniet, jā, man jūsu pensija tiešām neinteresē. Tā kā bērni Āfrikā, kuriem nav ko ēst, nav kur gulēt un ko ģēbt uz skolu, piemēram. Es tiešām apsveru domu tikt tālāk prom no tādiem tantukiem kā jūs, kas man pēc garas darba dienas, kurā es esmu jau tā nomocījusies ar kaut kādiem 14 gadniekiem, jūs man vēl
tikai vēl un vēl močiet par to, ka es smēķēju savu bez nikotīna saltiņu. Es visu dienu esmu bijusi vienkārši nomētāta ar papīriņiem, aplieta ar nezinu ko un izsmieta. Un tikko pamanīju man uz pleca uzrakstīts, brauc uz savu Āfriku. Lieliski. Pauze. Vispār jūs nebijāt iespraudusi savu lādētāju. Ko? Es tev tūlīt iespraudīšu to lādētāju. Jūsu lādētājs nebija iesprausts rozetē, tāpēc telefons izlādējās. Nevis tāpēc, ka mans saltiņš jums sūta ziņas no Černobiļas. Tu zini, tas jau vēl neko nenozīmē. Ziniet, man mammīt man visu mūžu mācīja no cilvēkiem uzmanīties, it īpaši no tādiem, kas saka, ka ir labi cilvēki, bet mēs visi zinām, ka patiesībā ir. Tev jau uz pieres viss ir rakstīts tāpat kā tiem cilvēkiem, kas tur, tajās, iestādēs, strādā. Tā zaļās, Kas, kaut kāda aizdevēja? Nē, ne visi SMS-i, visi šitie, kad dod naudu. Kredīti. Jā, vot šitie. Un tev ir tieši tāda pati seja, kā tai sievietei, kad man vajadzēja drusku līdz pensijai. Es tiešām nesaprotu, kāpēc jūs tā mani apvainojat. Cik es saprotu, jums laikam ir problēmas ar kredītiem, bet tad tas jārisina vai nu pašai ar sevi, vai jāgriež policijā par vecu cilvēku maldināšanu. Jo, es tiešām nekāda policija. Es pie saprāta es vēl esmu pie saprāta. Meitene, tu neesi pie saprāta. Bet varbūt pastāstiet, kas jums ir ar tiem kredītiem? Man pensija, cik man tā pensija var būt, ja es visu laiku strādāju aploksnes, kad es strādāju, ja? Un tagad man pensija maza, ja? Man nostrādātie gadi nav tik daudz, ja? Bet es tāpēc visu laiku es aizeju, ja tur, varbūt kāda gredzentiņa aiznes, un tad man iedod naudiņu par to. Ka tur, tas ir aizdevums, jums ir jādod tā nauda, un tas tomēr nav izdevīgi. Tur sanāk ir procenti jāmaksā klāt. Jūs sanāk vairāk zaudējat, nekā jūs iegūstat. Nē, pierādi. Atskan kasieres balss par bulciņu, kafiju ar pienu. Svetlāna noskatās uz bulciņu ar ievārījumu ar kārām acīm. Ar ievārījumu? Jā, gan. Varbūt jūs vēlaties bulciņu. Ņemiet, man jau nav žēl. Meitene. Ņemiet, netielējieties. Es redzu, ka jūs gribat ēst. Ņemiet bulciņu. Paldies. Kad tu atpakaļ? Gan jau es būšu atpakaļ, bet pirms es aizies gribēju teikt, varbūt atnāc tomēr. Es eju šādos te arī pašizaugsmes kursos, kuras mācos celt pašapziņu un pastāvēt par sevi, un es tiešām redzu arī izaugsmi sevī. Un es šobrīd skatos uz tevi, man liekas, tev vairāk patikt, tev tas noderētu. Nē, man ar pašapziņu viss ir kārtībā. Es saprotu, ka es esmu skaista, brīnišķīga kundze. Bez šaubām, bet brīnišķīga, es kā porcelāna lelle. Finansiālās problēmas. Nē, zini ko, šito tu man... Pagaidi, kas tev tur ir? Tur koncerts arī dažreiz notiek? Kāds? Ir dzīvā mūzika, jā, džeza, šie jaunie censoņi uzstājas, un ir uzkodas. Ir uzkodas tēja, kaut kas balzāmiņš, cik. Tu vari man iedot savējo mobīlo? Jā, protams. Bet, šis bija tas mūsu piemērs dialogam dramaturģijā. Un tiešām vēlreiz gribam pateikt, ka nebaidieties. Nebaidieties, ņemat, rakstat šādā te veidā, muļķojieties. Kā nesaglabāt to spēli un to kaut kādu bet arī prieku par to. Kaut arī šie tēli var būt kaut kādi tādi, ko mēs ikdienā līdz galam nesaprotam vai kuriem nepiekrītam. Tomēr jāatceras, ka jebkurā cilvēkā tomēr ir kaut kripatiņa cilvēcības, un tas arī tas, ko vajadzētu šajā dialogā atklāt. Kā piemēram, Svetlana varbūt izgāza savas dusmas, izteica riebīgus komentārus, tāpēc, ka viņai bija arī problēmas savā dzīvē, problēmas ar finansēm, ar mazbērniem. Leldē arī bija savas problēmas, un viņa arī centās tās risināt, un arī palīdzēt Svetlanai. Viņa ieraudzīja viņas tomēr
šo te problēmu. To sirsniņu krūtī. Jā, tas arī tas ir ļoti labi. Praktizējot dramaturģiju, to arī praktizē empātiju. Uz šīs burvīgās notas, es domāju, mēs varam arī noslēgt. Jā, paldies! Paldies jums! Paldies, ka klausījāties! Lai jums superīga diena! Jā. Un Čau, čau! Atā! Čau!